Cienējamā priekšsēdētāji, godājamie deputāti, klausos un priecājos, kādi cēli mērķi ir mūsu valsts eksistencei, kādi cēli mērķi ir Saeimas pastāvēšanai, un deputātiem. Un tad es tā sāku domāt, vai mūsu mērķis ir uzlabot tautas labklājību vai iepriecināt Briseles komisārus. Es sapratu, ka mūsu mērķis ir iepriecināt Briseli, jo es nedzirdēju, cik tas maksās, kas visus šos eksperimentus finansēs, par cik procentiem pieaugs inflācija valstī. Un es paņēmu un izdrukāju pirms šī likuma no Labklājības ministrijas situāciju Latvijā ar demogrāfiju. Un pateikšu jums interesants faktus. 2022. gadā katra trešā mājsaimniecība ar vienu bērnu, tas ir, ja ir viens pieaugušais, vai nu tikai tēvs, pārsvarā tās ir vientuļās mātes, ar vienu un vairāk bērniem dzīvo nabadzībā. Ieklausīties, katra trešā ģimene, 33,8% mājsaimniecību, dzīvo nabadzībā. Katra piektā ģimene, pāris ar 3 un vairāk bērniem, dzīvo nabadzībā. Viņi nespēj savilkt galvas kopā. Tad, ja ir 3 un vairāk bērnu, viņiem tie bērni kaut kur ir jāizved, acīm redzot, uz skolu mēs dzirdējām, vai uz bērndārzu, vai vēl kaut kur. Ne jau visi kratīsies tur 70 km, kā mēs dzirdējām Liepājas novadā tur ar autobusu, kas atbrauc pakaļ bērniem. Tad viņi faktiski paliek bez kaut kādas uztur naudas, jo viss jau paliek dārgāks, neskaitot inflāciju un visu pārējo. Tāpēc, ka valstī ir miljardi jātērē utopiskiem projektiem. Mēs jau te dzirdējām, 500 miljoni ar Baltikam, tur 6 miljardi vai 10 miljardi vai 16 miljardi Rail Baltikam, vēl kaut kam tur 17 miljoni nozagti tur uz robežu būves, tur 10. daļa atklāta un tā tālāk. Un tagad atkal parādās kārtējs, un šis jau nav vienīgais. Mums jau tie likumi ir vesels lērums, kas nāks. Un katrs šāds likums pasliktina iedzīvotāju stāvokli, pasliktina viņu ienākumus jebkādā gadījumā, un mērķis ir kāds. Tad jūs teiksiet, mērķis ir glābt klimatu, restīvi ietekmēt saules aktivitāti, pagriezt zemes tur asi kaut kā, mainīt okeānu straumes, apturēt vulkānus. Ja jūs domājat, ka šis idiotiskais likums atkal sadārdzināt degvielu un pasliktināt iedzīvotāju labklājību, kaut kādā veidā ietekmēs klimata izmaiņas, mazāk līs lietas. Es domāju, ka vajadzētu visiem apkaunēties drusciņu, padomāt, ka mūsu vienīgais mērķis ir atrisināt, lai trešā daļa, katra trešā ģimene, kurā ir viens pieaugušais, vientuļa māte ar vienu vai vairāk bērniem, nedzīvot nabadzībā. Mēs par to nerunājam. Vai katra piektā ģimene ar vairākiem bērniem, kas nevar savilkt galvas. Man tāds iespējas, ka visi šie likumi, ka viņa galvenais mērķis ir iztīrīt valsts no iedzīvotājiem. Un 2023. gadā mums piedzima 14,490 bērnu. Tas ir par 1474 bērniem mazāk, par 9% kā 22. gadā. Savukārt 22. gadā par 16% piedzima mazāk kā 21. gadā. Tad strauji valsts tiek atbrīvota no iedzīvotājiem kā tāda. Jau ir pagasti, kur dzīvo uz kvadrātkilometru viens cilvēks. Tas veicina iekšēju drošību, sevišķi pierobežās kaut kur. Ja Ventspils, piemēram, novadā, kur ir viens šāds pagasts, tajā kvadrātkilometrā ielidos 1000 droni, un viņus pat neviens neredzēs naktī pie tāda iedzīvotāja blīvuma. Tad mēs veicināsim iekšēju drošību ar šādiem te likumiem. Es domāju, ka mums nevajadzētu nodarboties. Es saprotu, ka mums visu laiku ir jāpilda kaut kādas saistības, kāds kaut ko ir apņēmies. Mani vēlētāji man nav devuši, teiksim, šādu rīkojumu, kārtējo reizi apgrūtināt viņu dzīvi un kārtējo reizi atkal kaut kādu murgainu sastādīt projektu, kur ir vesels lērums ar dažādām direktīvām nosauktām, kas mums būs jāpilda. Agri vai vēl atnāks, un mēs tiksim patriekti no šejienes, es domāju, ja mēs šādā veidā turpināsim. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāpadomā, kādus labojumus mēs te varam iesniegt un kādus grozījumus. Jēgas nav nekādas, un es vēl gribētu pateikt vienu labu tādu aforismu, ko teica viens no zinātniekiem, kas visu laiku zobojas, izcils Nobela prēmijas laureāts.
Viņš saka, atcerieties, ka fosila enerģija, nafta un gāze ir saules enerģijas projekts kā tāds. Jā. Tas ir saules radīts dabīgs produkts, kas ir radies miljoniem gadu no dabīgām izēvielām, ja tur papardēm, teiksim, un skuju koku mežiem, tāpat kā dzintars ir izveidojies. Jā. Un visi šitie utopiskie murgi, vismaz Latvija būtu jāizbeidz, tāpat kā to dara dažas citas valsts. Teiksim. Paldies!